Thank you, Director General of BITE, Mr. Metskevicius, for inviting me, for giving opportunity to tell the story, and for taking a leadership in cybersecurity field. It is, I would say simply, it's super important in the current context. Dāmas un kungi, es padalīšos pieredzē, kā jau tika teikts, es šobrīd lielāko daļu no laika strādāju ar Ukrainas digitālo ministriju. Un jūs noteikti šīs dienas laikā dzirdēsiet ļoti daudz konkrētu, praktisku ieteikumu, ko darīt, kā pilnveidot savu drošību, neatkarīgi no tā, kāda pakalpojuma jums ir. Skaidrs, ka visiem ir digitālais elements, bet es vēlos padalīties ar pieredzi no Ukrainas, lai jūs padomātu, kas ir digitālā noturība, kas ir spēja būt digitāli mūsu šajā gadsimtā, kurā, diemžēl, arvien vairāk pieaug konflikti. Un, manuprāt, ka tas ir kritiski svarīgi, tas, ko mēs darām digitāli, saprast, kāds ir mūsu esošais konteksts, jo tam ir milzīga ietekme uz mūsu dzīvi. Tā ir mana parasta diena vai nakts Ukrainā. Ukrainu vidēji diennaktī sasniedz līdz 100, vairāk kā 100 dažādi, varētu teikt, lidojoši objekti. Nav gan, diemžēl, objekti, tās ir raķetes, tie ir droni, tie ir dažādi cita veida gaisa uzbrukumi. Un, protams, ka galvenokārt mūsu Ukrainā, cilvēks Ukrainā aizsargā gaisa aizsardzību. Tās ir Patriot raķetes, tā ir cita gaisa aizsardzības tehnika, kas atrodas Ukrainā un kas tajā ir kritiski nepieciešama. Bet man kā individu un tāpat vairāk kā 30 citus miljonus cilvēku šajā valstī pasargā faktiski telefons. Tas ir tas brīdis, tā izskatās viena no manām pēdējām naktīm Kijevā, kad tu pamosties ar slaveno Marka Hamila balsi, ka ir atkal air raids, ka ir air alerts, un ka tev ir jāpieņem lēmums, ko tu darīsi. Un tādas naktis ir katras naktis. Tādas ir 4, tie ir 3, tie ir 2, 5 gaisa trauksmes. Tās ir vairāk kā 900 dienas gadā, kurā cilvēkiem ir jāadaptējās un ne tikai jāizdzīvo no raķetēm, kurā viņiem ir jāturpina dzīvot. Mēs visi zinām, ka saņemties krīzes momentā un izdarīt maksimālo mēs visi varam. Mēs zinām, ka tad, kad ir risks, mēs sevi pasargāsim. Bet tad, kad tas ir jādara 937 nu jau dienas, un mēs nezinām, kā tas beigsies, tad skaidrs, ka noturība sāk ieņemt citus veidus. Cilvēki pamostās, arī es pamostos, un es izdaru izglītotu izvēli, kas ļoti lielā mērā balstās uz man pieejamiem digitāliem resursiem, uz Ukrainas iekšā esošiem digitālo kapacitāti aprēķināt, prognozēt, spēt pateikt, kas atlidos, cikos atlidos un ko darīt. Tas ir vienkārši, prātam, man liekas, neticami. Raķetes spēja reaģēt atkarībā, vai tā ir Kijeva vai pierobeža, ir 1 līdz 5 minūtēm. Strādā apakšā cauru diennakti algoritmi, kas faktiski māk ļoti precīzi pateikt, cik jums vēl ir laiks, un kas pa veidu uzbrukumu tas ir. Un tā cilvēki dzīvo, un tās ir Ukrainas, es teiktu, šobrīd spējas izdzīvot un noturēties ne tikai šīs fiziskās aizsardzības tehnoloģijas, kas ir vajadzīgas, kas viņiem trūkst, bet arī digitālās tehnoloģijas, kas dod iespēju faktiski cilvēkiem funkcionēt un dzīvot tālāk. Un ar to es gribētu teikt, ka faktiski noturība 21. gadsimtā nav tikai aizsardzība, tā nav tikai spēja sevi pasargāt, bet tā ir spēja turpināt funkcionēt, turpināt spēt samaksāt, turpināt spēt sazināties, turpināt spēt iegūt datus, piekļūt pakalpojumiem. Tā ir viena ļoti liela būtisks elements noturībai. Tāpēc tad, kad jūs domājat par kiberdrošību, tad, kad jūs domājat par aizsardzību, ņemiet vērā, ka tas viss ir jādomā kontekstā,
ka servisiem, pakalpojumiem ir jāturpinās, un viņiem ir jādzīvo pie jebkuras situācijas. Pie tā brīža, kad elektrība 2 stundas nav, kad elektrība 2 stundas atkal ir, pēc tam atkal nav, kad tiek nodrošināti dēdos, protams, atvairīšana, kas ir nepārtraukta, kad notiek ielaušanās sistēmās, notiek datu noplūde, kā noturēties tā, lai šie servisi un pakalpojumi un produkti joprojām būtu, joprojām funkcionētu, joprojām darbotos. Un man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi saprast, tā ir mana personiska mācība no Ukrainas, ka faktiski Ukraiņu noturība ir gan viņu patriotisms, gan viņu aizsardzības spēja, gan viņu vīrieši un sievietes fronts līnijās, gan arī viņu digitālais resurss. Spēja palikt kā valstī un funkcionēt, neskatoties ne uz ko. Cilvēki, kad ir šie gaisa uzbrukumi, un jo īpaši tajās pilsētās, kur viņi ir ļoti smagi, cilvēki, kad viņi bēg, ja jūs pamostaties 3 naktī un jums ir jāskrien, jums patiesībā vienīgais, kas jums līdzi var būt, ir telefons. Es ļoti šaubos, ka jūs izraksiet no rokas somiņas pasi, ka jūs izraksiet vēl savus bērnu pases no rokas somiņas, ka jūs paņemsiet kredītkartes. Faktiski cilvēkiem tas, ar ko mēs visi šobrīd faktiski dzīvojam rokā, ir telefons. Un Ukraiņi ir īstenojuši šo fantastisko valsts transformāciju, kad pat tad, ja tu esi aizgājis tikai ar telefonu, tu vari izdzīvot. Tev ir pase, Ukraina ir vienīgā valsts, kurai pase ir digitāla, viņas valsts aplikācijā. Tas nav PDF kopija skanēta, tas ir atbilstoši kriptēti dati, kas ir nepārtrauktā saziņā ar valsts centrālo reģistru, lai tā teikt, lai viņi būtu vienmēr aktuāli. Un tie ir ļoti daudz citi servisi, kas ir jo īpaši pēdējos 2,5 gados intensīvi digitalizēti. Kopumā tāda man, ja nemaldos, jau ir pāris 130 pakalpojumiem, bet daži no tiem ir tiešām eksistenciāli. Daži no tiem faktiski pat tik vienkārši piemērs, kā tad, ja jūsu īpašums vai auto ir cietis no raķetes uzbrukuma vai no raķešu atlūzām vai no kāda cita šī konflikta radītas bojājums, pieteikumi ir iespējams iesniegt digitāli, kompensācija tiek izskatīta ļoti ātri pēc reģistru datiem, pēc vizuālo materiālu pārbaudas. Viss notiek digitāli, jūs saņemiet naudu iepriekš, jums nav jāveic renovācija un pēc tam jāiesniedz čeki un jāpierāda, ka jūs tiešām esat izmantojis naudu renovācijai. Sistēmas otrā pusē ir visas kompānijas, no kompānijām līdz individuāliem uzņēmējiem, kas ir pieteikuši savus pakalpojumus renovācijai. Tas var būt santehniķis, tas var būt mūrnieks, tas var būt jebkurš, tas var būt arī liels veikals. Tajā brīdī, kad jūs saņemat šo naudu šajā valsts aplikācijā, jūs viņu varat izmantot šim nolūkam. Jūs nevarat aiziet, diemžēl, izdzert kasti alus, iespējams pat, ja tā jūtaties. Tātad visi šie digitālie pakalpojumi ir būvēti, lai valsts varētu funkcionēt. Un tas, manuprāt, ir viens liels neizstāstīts stāsts, tāpēc, ka, protams, karš šobrīd ir mūsu vizuāli un arī visur redzams, un tas ir primārais dzīvības apdraudējums, bet faktiski tā digitālā noturība, kas funkcionē klusi un neredzami šīs valsts aizmugurē, ir tā, ko jūs, Harald, minējāt, asinsrite, kas ļauj cilvēkiem dzīvot, elpot, ne tikai izdzīvot, bet dzīvot 2,5 gadus. Un man liekas, ka to ir svarīgi paturēt prātā. Bet, protams, ka šī digitālā noturība tiek sargāta digitāli. Un tā, protams, ir kiberdrošība, kas aizsargā visus šos digitālos risinājumus. Un nekad nenovērtējiet par zemu. Kiberdrošība faktiski pavada jebkuru mūsu sadzīves konfliktu. Vienalga, vai tie būtu sociālie tīkli ļoti primitīvā individuālā nozīmē, vai tie būtu lieli citi tehniskie resursi. No Ukrainas kara mēs zinām, ka dienu pirms tika masīvi veikts vīrusa ielikšana valsts sistēmās, kuras paralizētu 23. februārī tika veikt masīvu uzbrukumu, lai paralizētu valsts sistēmas.
tika veikts vesela virkni citi digitāli soļi, kas faktiski norādīja, ka karš tūliņ sāksies arī digitālā telpā. Un sagatavošanās tam, lai jūs paralizētu, lai izmantojot digitālus resursus, arī ietekmētu šo valsts sabrukšanu, haosu, tas tiek veidots jau iepriekš, ļoti iepriekš. Daži no šiem vīrusiem tiecās, ja nonāk sistēmās jau gadiem iepriekš. Šeit ir interesants, es atļāvos nepārtulkot, šī ir kopija no Ukrainas kiberdrošības pagājušā gada pārskata. Un, man liekas, Haraldi, jūs uzdevāt jautājumu, kas tad ir svarīgākie riski. Un ļoti interesanti šobrīd, un atkal atgriežamies pie domas, domas pamats ir tas, kas notiek reālā dzīvē, tas pats notiek digitāli. Un skaidrs, ka šobrīd Krievijas taktika ir atņemt Ukraiņiem enerģētiku. Un viņi to dara ar raķetēm, un viņi to dara arī digitāli. Un tas ir viens masīvs, fundamentāls pamats, ko visi šobrīd mēģina noārdīt. Uz tā nākamie ir Bita, ir Kyivstar, ir visi tie, kas nodrošina sakarus. Tajā brīdī, kad jums nav vairs internets, tajā brīdī, kad jūs nevarat piezvanīt, tajā brīdī, kad jūs nezināt, ka jūsu pilsētai tuvojās raķetes, tas ir kritiski. Protams, kritiski arī visiem pārējiem valsts pakalpojumiem. Un tad, protams, visi pārējie digitālie risinājumi. Un te ir arī statistika, diemžēl, par 23. gadu, ka telekom sektoram ir bijuši īstenoti, Krievijas spēcdienesti īstenojuši 63 uzbrukums, un šī statistika, protams, ir ļoti rūpīgi izvērtēta, un 10 no tiem ir bijuši veiksmīgi. Tātad kārtējo reizi parāda to, ka šis kinētiskais karš, kas notiek ikdienā, viņš faktiski līdzvērtīgi notiek digitālā pasaulē, un diezgan precīzi var prognozēt un var identificēt, kas tad ir šīs prioritātes. Infrastruktūrai tā ir viņa ikdiena. Mazas incidents, man liekas, viņi jau pat vairs neuzskaita. Man pašai tas ir ļoti interesanti, jo faktiski galvenais akcents vienmēr un visur ir pārunā ap kritisko infrastruktūru. Un šeit viņi ļoti lepni ir šajā pašā pārskatā ziņojuši par to, ka viņi arvien labāk pārredz un zina un spēj identificēt šos incidentus un paliek arvien mazāk tieši kritiskajā infrastruktūrā. Bet tāpat kā visā pasaulē, arī viņiem ir šī problēma, ka kritiskā infrastruktūra jau neeksistē viena pati. Kritiskai infrastruktūrai ir trešās puses, dažādi mazi uzņēmumi, dažādi pakalpojumi, kas sniedz šai lielai infrastruktūrai pakalpojumus. Un jautājums ir, kā nodrošināt viņu kiberdrošību. Ja atceraties, manuprāt, jau gandrīz vai 10 gadu atpakaļ bija slavens uzbrukums Target veikalu ķēdē Amerikā, milzīga veikalu ķēde. Uzbrukums tika īstenots caur gaisa kondicionieru. Tā kā tāds uzņēmums, kas ļoti klasiski un ļoti labi bija ieguldījis savā kiberdrošībā, ļoti atbilstoši, ar visu to pazaudēja sevi uz trešās puses riskiem. Un tāpēc man šis slaids un tāds atgādījums tiem, kas pēc tam droši vien stāstīs daudz un detalizēt no visiem šiem elementiem, gan saprast riskus, gan spēt novērtēt to, kas ir jūsu saimniecībā digitāls, gan spēt saprast, kas no visa digitālā ir pats svarīgākais. Jo skaidrs, ka digitāls ir viss, un brīžiem ir tāds apjukums, ko sargāt, ko darīt, un viss jau nenosargās. Bet man liekas, ka tas pirmais solis ir patiešām sākt ar izpratni, saprast situāciju, saprast arī kontekstu, un tad iedziļināties, izvērtēt un rīkoties. Un kontekstam es gribu nedaudz pielikt šī gadsimta, manuprāt, noturības tādu pašu pamatu. Jo šis gadsimts, diemžēl, nebūs vairs tikai slavens ar šo tehnoloģisko revolūciju. Mēs pirmās 2 dekādas dzīvojām ar tādu ļoti lielu sajūsmu par visām lietām, kas tehniski nāca un nāca strauji. Un patiesībā vēl pāris gadus atpakaļ mums bija diezgan liela sajūsma par mākslīgo intelektu. Bet, manuprāt, konflikti, kas ir vienlaikus radušies ģeopolitisku un citu vēsturisku iemeslu dēļ, ir padarījuši arī tehnoloģijas, šo sajūsmu par tehnoloģijām ļoti piezemētu.
Tāpēc, ka faktiski šobrīd ģeopolitiskie konflikti ir arī konflikti par tehnoloģijām. Un ir ļoti daudz jau šobrīd pētījumu par to, kā šie kari vai šīs krīzes, kuras jau mēs saprotam, ir vērtību sadursme, kuras nav vairs tikai par teritorijām, vai šis gabaliņš ir mans, vai tas ir manam kaimiņam, bet mēs tagad jau visi apzināmies, ka mēs faktiski esam dažādās vērtību pasaulēs. Par to, kāda ir Amerika, par to, kā ir Ķīna, par to, kāds notiek Krievijā. Un es teikšu, ka jā, ļoti ilgi šajās pirmajās 10 gadu, pirmās 2 dekādas bija sajūsma par to, ka tehnoloģijas ir neitrālas. Tehnoloģijas nav ne pie kā vainīgas, tie ir cilvēki. Man liekas, ka pie mūsdienu komplicētās situācijas, pie mūsu komplicētām tehnoloģijām, viņas faktiski iemieso vērtības, kas ir tā radītāji. Un kā šīs vērtības tiek atspoguļojās ierīcēs, kā viņas tiek pārvaldītas un kā viņas tiek izmantotas, man liekas, ka nevienam šauba nav. Es atļāvos tādā selektīvā veidā uzlikt ilustrācijas. Es domāju, ka jūs ļoti ātri varat atpazīt, kas ir tas, kādas vērtības viņas pārstāv. Sociālā kredīta sistēma Ķīnā, kas novērtē, vai tu vari iekāpt vilcienā vai nē, vai tu esi nopelnījis par labu uzvedību pietiekoši punktus. Ļoti burvīgi viss digitalizēts un digitalizēti risinājumi. Vai tā ir Eiropas Savienība, kas cīnās par datu aizsardzību un privātumu, vai tā ir Amerika, kas faktiski mēģina saukt pie atbildības tos, kas pārkāp šīs informāciju tehnoloģiju robežas, Krievijas kiberdrošības risinājums, strīds ar Apple par backdoors ielikšanu vai neielikšanu tehnoloģijās. Tas viss dienas beigās atspoguļo vērtības, kuras mēs pārstāvam. Un tās ir ierīces, kuras mēs, kā ik viens indivīds vai kā uzņēmējs, arī izvēlamies izmantot. Tāpēc es gribu noslēgt ar to, ka mēs šajā digitālā pasaulē, mēs visi faktiski esam vienā laivā. Visi līdzīgi domājošie vismaz esam vienā laivā. Un mēs neesam tajā lielāki vai mazāki. Mēs tajā visi esam savienoti, un mēs tajā visi esam ievainojami. Un tas, cik liels būs mans ievainojums vai kāda lielāka uzņēmuma, tas var būt proporcionāls, neproporcionāls, bet tas, ka šie riski sasniedz mūs visus, un tas, ka mēs esam šajā konflikta gadsimtā, manuprāt, ir pamats domāt, pārdomāt, izvērtēt un katrā ziņā pievērsties kiberdrošībai. Un es gribētu noslēgt ar uzsaukumu, ka būt kā Ukrainā ir ne tikai būt brave, bet būt arī digitāli, jo tā patiešām ir noturība. Paldies!